Rītausma negaidīta, nesaukta bija klāt. Līgotāji jau pa vienam vien bija izklīduši. Tikai saulēktu redzēt augstošie vai turpat aizmigušie, cītīgi vēl kūkoja pie nu jau padzisuša ugunskura. Šo Jāņu bērnu vidū bija arī Valdis un Anita. Jau Valda roka bez liekas kautrības bija pievilkusi Anitu sev tā tuvāk. Sieviete apskāvienam ļāvās, arī bez liekas kautrības parādot, ka tas viņai dikti pa prātam. Nu kā var šitā viss sakrist? Gan to, ka laukos nav ko dzīvā prakt, tie taču sniedz arī tik daudzās izklaides iespējas, gan tas, ka dzīve jābauda. Tās govis, zirgi, aitas, tie lai tad paliek tiem, kuri neko no dzīves neēdz un vairāk neko nevēlas, prātoja Valdis. Tā visa apjausma un līdzība ar Anitas teikto nāca pēc šī vakara, kur es biju ātrāk, kad nesaskatīju šo dārgumu agrāk. Tak viņa bija gan tai Katrīnas izlaiduma ballē, gan Kārļa bērēs, grozījās man acu priekšā. Nu jā, nevar jau tā visiem redzot. Un tajā brīdī Valdim radās doma. Klau, tu taču varētu atbraukt pie mums. Tagad tik vasara sāksies. Ja gribēsi, izvizināšu ar zirgu ratos kā tādu baronesi. Drīz jau ar jaunie kartupeļi. Jums jau pilsētā tādu gardumu nav. Varēsi laiski pavadīt saulainās dienas, izbaudīt to, kā teiktu, savas ādas. Šādu piedāvājumu izteica nu jau saimnieka lomā iejuties Valdis. Kāpēc ne? Šķelmīgi veroties viņa atbildēja Anita, nepārprotami liekot saprast, ka nojauš ciemošanās ielūgumu. Vistošās Jāņu zāles, kautrā rasa un jaunais rīts visiem lika saprast, ka svētku burvība par laimi vai diemžēl ir pagājusi. Uz puķu soliņa ar bezmiegu mokoties sēdēja Raimonds. Nakts nokrēslā viņš par svinībām tuvākajā apkārtnē varēja nojaust. Ugunskura blāvi atspulgi pamelē un ik pa brīdim kā dzeguzes kukū līgo, to visu apstiprināja. Noskaņojuma, protams, šo visu klātienē baudīt nebija. Pamazām, kā tuvojoties rudenim, pa vienai vien nozīt šīs puķes, malvas. Tā arī Raimondam likās, ka sirdī noris tāds pats process. Pirmā, kas atstāja, protams, bija viņa mīļā vecāmāte. Pēc tam iemīļotā un arī sirdī tuvā Matilde. Tagad brāļa aiziešana. Viņš kā puķu soliņš, pārējie mājas mītošie, kā skaistās pie mājas sienas ziedētājas. It kā visi kopā, bet tai pašā laikā katrs par sevi. Vienīgais, kas vieno mājas. Veroties tālumā, Raimonds starp kokiem, kur jau austošā gaisma lēkāja starp zariem, redzēja zirgu, kurš samiegojies vilka ratus, kuros jau aizmidzis sēdēja Valdis. Raimonds piekliboja pretī un saņēma zirgu. No tā, kā apstājās ratu ritmiskā šūpošana, acis pavēra Valdis. Jau mājās esmu, pareiz, saimnieku vajag sagaidīt, sāka murgaino runu Valdis. Raimonds neko neteica un ķērās pie zirga izseglošanas, lai nu rikšotājs ātrāk tiek pabaudīt mieru. Viņiem līdzi stebrēja ierībušais līgotājs. Ko tad tik lepns, ka nerunās ar mani? Nu, ko man teikt? Redzu, ka esi sagurus, ej vien labāk gulēt. Tu te mani saimnieku nemācīsi. Ko tu esi sasniedzis? Neko. Būtu pamācījies no manis, cilvēks, kurš ir ar mērķiem. Ja ko nodomāju, tad sasniedzu. Piemēram, klusi vaicāja Raimonds. Piemēram, iebļāvās Valdis, es tev tūlīt nosaukšu piemēram. Un alus ļāva slūžām atraut visu pa šo laiku cītīgi slēpto. Raimondam likās, ka ir kļuvis par vienu no tiem koka gabaliem, no kuriem viņš veiksmīgi prot radīt skaistus darbus. Tikai šoreiz tas koka gabals ir ielikts it kā šīs nakts vienā no ugunskuriem,
kuri tad ar liesmu mēlēm bez žēlastības visu apēt. Liesmu mēles bija tas viss, ko Valdis izkliedza šobrīd. Raimonds uzzināja gan par aprēķina laulībām ar Katrīnu, gan par to, ka Anna viņam nav vajadzīga, gan arī par to notikumu kūtī, kad mainīja to siju. Viss kā uguns gāzās par Raimondu. Vēl pirms stebrēja uz istabu, Valdis noteica: ja tu šo visu stāstīsi kādam, tad tici man, es pārliecināšu, ka tu neesi pie pilna prāta un tava vieta ir trako vai nabagmājā. Jo zem viena jumta ar trako es nepieļaušu, ka dzīvo mana sieva un mana meita. Pēc tā visa Raimonds apsēdās vēlreiz uz puķu soliņa un nesaprata, ko darīt tālāk. Ja kādam stāstīs, tad zem šīs mājas jumta vairs dzīves viņam nebūs. Bet kur citur lai iet? Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.